Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa savā pirmajā reģionālajā vizītē, kā apmeklējuma galamērķi, bija izvēlējusies Dienvidkurzemes novadu, kas nebūtu nesot nejauša izvēle, jo pati ir kurzemniece un līdz ievēlēšanai Saeimā bijusi Kuldīgas novada pašvaldības vadītāja. Novads ir arī lielākais Latvijā no visiem pēc iedzīvotāju skaita, kur nav novada centra. Līdz ar to ir arī ļoti vērtīgi redzēt un dzirdēt, kā tik liels novads spēja sadarboties, jau tagad, var teikt, 2 gadus pēc administratīva teritoriālās reformas un pārliecināties arī dzīvē šeit par īstenotiem projektiem un arī par pašvaldības darbību, dzirdēt arī gan skolas, gan deputātu viedokli. Ļoti vērtīga vizīte gan, lai apskatītos, gan uzzinātu daudz jaunas idejas, ko es varu izmantot savā darbā, un milzīgs paldies par to sirsnību, ko sajūt šeit no cilvēkiem, gan skolā, direktors, ne tikai direktors, bet arī skolnieku pašpārvalde, kur mūsu meitenes ļoti sirsnīgi uzņēma un izstāstīja, kā skola darbojās, gan arī no pašvaldības cilvēkiem, no Aivara Priedola. Ļoti liels paldies par to, ko mēs šeit redzējām. Vizītes laikā ministra apmeklēja arī atkritumu poligonu Ķīvītes, netālu no Grobiņas, kur šobrīd ir darbi pie bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas. Iespējas ir tā, ka es biju ļoti iedvesmota un iespaidot, jo no vienas puses mums liekas, ka atkritumi ir atkritumi. Protams, tas nav tas patīkamākais, un mēs ar Niedolu kungu arī uzbraucām šajā kalnā augšā, kur, protams, jūt nedaudz tomēr to smaku, kaut arī apkārt tālāk viņa nav jūtama. Un, protams, ka problēmas tur ir, bet tas, kā šajā vietā notiek biogāzes savākšana no šiem atkritumiem, un kā no šīs biogāzes, kur tiek savākt vienkopus, pēc tam tiek novadīta uz ģeneratoru, kas ražo elektrību un siltumu, un, kā teica Niedola kungs, tad dažkārt elektrība pat dod 1/3 daļu no mēneša ienākumiem. Tas, man liekas, ir gan mūsdienīgi ļoti, gan arī zaļi, kur atkritumi ne tikai tiek aizvesti, bet tiek izmantoti atkārtoti. Vēl pie tam jāpiezīmē, ka poligonā ir arī šķirošanas laukums, arī pārstrāde, par kuru tiek domāts, un plus vēl arī tādas ļoti sirsnīgas lietas. Un šitie visi, kas vēl derīgs ir, cilvēki var atnest, daudz apmaiņā iet. Un šeit atnāk cilvēki, viņi var paskatīties, var paņemt. Var paņemt tāpat un var atnest arī kaut ko vietā, jā? Jā. Lielas apgrozījums bērnu mantām ir, bērnu mantiņām ir. Mums arī celtniecības materiāls mēs esam. Krūtītes dažādas no senākiem laikiem. Jā. Es domāju, kas ir tas nenovērtotā lieta mums arī. Un nekad neiedomātos, kas šeit, vai ne? Cilvēki sāk vest. Žēl mantas uzreiz mest ārā, tīrot šķūnīšu, kaut ko smuku atved. Kas ir derīgs, liekam muzejā. Nevaru izdomāt, ko rakstīt, un tad, kad iesāk, tad nevaru beigt. Piemiņai. Mēs bišķi piedalījumi pielikam plecs pie šitā. Tā ir plata? Plata. Vinola plata. Žēl, ka tik īsi. Jā, paldies jums liels, ļoti iespaidīgi. Tālāk ministres ceļš veda uz Gaviezes pagasta kultūras namu, lai tiktos ar Dienvidkurzemes novada domes deputātiem. Deputātu interesējošie jautājumi, investīciju iespējas, ceļu sakārtošana, arī uzņēmējdarbības attīstības iespējas laukos. Sadzirdējām to, ka pašvaldībai un tās iedzīvotājiem tāda svarīgākā lieta, kas ir vajadzīga, ir ceļi. Tas, laikam, ir daudz vieta. Mums Grobiņas, atvainojos, nevis Grobiņas tagad jau, bet Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols arī pastāstīja, ka joprojām nav asfaltēta ceļa ne no vienas puses uz vairākām apdzīvotām vietām, uz vairākiem centriem. Līdz ar to, tas droši vien mums jāmēģina ir kopīgi risināt. Mēģināsim arī ar Priedola kungu un iesaistot satiksmes ministriju un Latvijas valsts ceļus, paskatīties, kādi tie nākotnes plāni, lai vismaz būtu izdarīts. Tas man jau bailes teikt, cik gadus sens solījums par to, ka uz katru
bijušo pagastu centru ir jābūt šim asfaltētam ceļam. Tā ir viena tāda lieta. Otru, tā kā šeit ir apvienojušies tiešām daudzi novadi un liels iedzīvotāju skaits, un sadzirdējām jautājumu par to, kas notiks nevis šajās pašvaldību vēlēšanās, bet nākamajās, kad ir plānots, ka Liepāja kopā ar Dienvidkurzemi būs viens novads, ko likums nosaka. Tā sadarbība jau notiek, bet sadzirdējām, ka šeit par šo tēmu ir daudz jautājumi. Vēl, protams, arī par Eiropas Savienības fondiem, kur pašvaldības tādas kā Dienvidkurzemes novads, kur nav tāda izteikta varbūt viena centra, kādus finansējumus var piesaistīt. Bija prieks dzirdēt, ka šobrīd ir jaunajā periodā vairāk tādas programmas, kur varēs iesaistīties arī šādu novadu un iespēja būs šos fondu naudas piesaistīt. Ļoti daudz izaicinājumu ir informācija komunikācija tehnoloģija jomā. Latvijā kopumā ir diezgan zemes digitālās prasmes. Mums tā šķiet, ka viņas ir augsts, bet tā aptāve rāda, ka nav. Un mēs te atpaliekam no citām Eiropas valstīm. Līdz ar to mums ir jāizglīto iedzīvotāji, mums ir jāmāc viņiem apieties un jāveido šīs programmas visas cilvēkam draudzīgas, lai cilvēkam arī gribētos ar tām programmām strādāt. Un vēl kas tieši attiecās uz jebkuru iedzīvotāju, kas dzīvo vis tālākajā Latvijas vietā, vai vistuvāk robežai, vai jebkur Latvijā, ir šie tādi vienotie klientu apkalpošanas centri, kur ir sākt veidot pa Latviju, bet nav vēl daudz vietu. Un tam būtu jābūt katrā pagastā, vai tas ir bibliotekā, vai tas ir pārvaldes ēkā, tas ir pašvaldības ziņā, bet tur, kur cilvēks var aiziet, ja viņam nav datora, tad viņam palīdz un šos pakalpojumus saņemt, aizpildīt, iesniegums veidlapas, kas nav papīrā, bet kas ir digitāli. Mūsu cilvēkiem no šī vislielākais iegūms, kad ministri pati, kā būdama agrāk pašvaldību vadītāji, kā būdama attīstības nodaļas darbinieks, visīstāk saprot to, ko tiem cilvēkiem vajag. Pa īstam vajag. Jāsaka savā vārdā un mūsu deputātu vārdā, ka šodien arī mēs ar tādu prieku norunājām, ka, teiksim, tik to labo iesākumā un laba vēlējums, un kad, ir jau teiciens padomu zelta vērts, bet es zinot, Ingas kundzes pieredzi, var teikt, ka gan jau, kad viņa pati gana stipra ir. Jā, kas tad ir galvenie, varbūt tādi arī novadam šobrīd izaicinājumi? Protams, ka tas ir izglītība, ceļi, transports, tas, kas ir visiem vajadzīgs. Un tad viss nākošais, kas ir pašvaldībai teritorijas plānošana, lai būtu cilvēkiem ērti, lai būtu pieejas pie jūras, kā mēs te tikko redzam to labo piemēru. Nekad nedomāju, ka mēs varam apmierināt visas vajadzības, bet lai ir sabalansēti. Lai tas mūsu attīstības līmenis arī izveidojas un izlīdzinās.